Tradīcijām bagātā Latvijas mazpulku kustība apvieno bērnus un jauniešus no Latvijas pilsētām un reģioniem, lai dot viņiem iespēju liederīgi pavadīt savu brīvo laiku. Latvijas mazpulka emblēma ir 4-lapu āboliņa lapiņa, kas senajiem latviešiem bija laimes nesējas zīme. 13. februārī Kultūras pilī Ziemeļblāzma notika Latvijas mazpulku biedru konference Augsim Latvijai. Un tāds nosaukums ir pateicoties tam, ka pirmkārt tā ir mūsu biedrības ideja, tas, ko mēs darām, mācam jauniešiem, ka viņi ir šīs valsts pilsoņi un savus labos darbiņus, vai lai ko viņi darītu, viņi dara, lai būtu šeit, lai dzīvotu Latvijā un darītu labākas lietas. Galvenā ideja mazpulcēnam ir mācīties darot. Būtībā, vai mēs audzējam sīpols, vai mēs izpētam vēsturi, vai sakopjam parkus, vai apkārtējo lauku vidi. Tā būtiskākā ideja ir iemācīties izdarīt darbiņu un no tā pašam kaut ko iegūt. Tā, lai gan pats mazpulcēns kaut ko iegūst, gan apkārtējie cilvēki un sabiedrība. Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile uzskata, ka mazpulku kustība ir īpaša ar to, ka jauniešu ikdiena ir jēgpilna, darot labus darbus gan sev, gan Latvijai. Latvijas mazpulku kustība, manuprāt, ir lielisks piemērs, kā mūsdienās parādīt un praktiski demonstrēt tik ļoti svarīgās vērtības, kā neatlaidību, atbildības uzņemšanos gan par savu dzīvi un rīcību, gan atbildības uzņemšanos par to, kā izskatās vide. Es domāju, ka šī kustība dot iespēju ne tikai augt jauniem lauksaimniekiem un zemniekiem, bet augt jauniem uzņēmējiem, augt jauniem atbildīgiem cilvēkiem, kuri būs aktīvi savā rīcībā, neatkarīgi no tā, vai viņi būs zemnieki, vai viņi būs inženieri, vai viņi būs mākslinieki. Par mazpulcēnu var kļūt, iesaistoties kādā no Latvijas 130 mazpulku klubiem. Aicinam veidot jaunas mazpulkus un iesaistīties jau esošajos. Visu informāciju par mazpulcēniem var iegūt mājaslapā www.mazpulki.lv.